Adresēsim Ziloni istabā, man ir augstumpumpa. Tā kā deal with that. Wow, nav tik traki nemazā. Garšo pēc zivju paviljona. Čau visiem, šodien jauns video kopā ar Egīlu. Mēs šobrīd atrodamies Berlīnē, esam hotelī, bet vakar staigājām pa pilsētu un vienā tunelī pamanījām, ka ir Āzijas veikals, kurš pārdod visu kaut ko. Tur bija viss kaut kas krāsains, viss kaut kas nekrāsains, un mēs saprakāmies ļoti daudz saldumus, dzērienus un visu kaut ko tādu. Iztērējām 11 eiro un izdomājām, ka jāuzfilmē video, kurā mēs izmēģinām dažādus produktus. Yep. Es domāju, ka sākam testēt. Īstenībā varētu sākt ar dzērieniem. Fanta ar mango garšu. Manuprāt, Latvijā mums tāda vēl nav bijusi. Varbūt kaut kādos mazos veikliņos ir. Varbūt kādā tukuma veikalā ierakstiet visu tukumiešu, vai jums pārdodas tāda Fanta mango. Ir ok. Un tur ir kafeīna free. Jo godīgi man garšo daudz labāk nekā parastā Fanta. Es pat neatceros, ka garšo parastā Fanta. Tāda viegla garša. Ļoti patīk. Iesaku, tā kā ja jums vajag braucat uz tukumu. Egils ļoti ieskrēja veikalā un redzēja šos un vēlējās nopirkt viņus. Tie ir Japāņu mochi. Man liekas zaļā krāsa kaut kā. Tā ir tēja, zaļā tēja vai kas tam līdzīgs. Atvarot vaļā, mēs ieraugām Mochi. šādu. Come on. Ok, tie bija mochi. Nākamais produkts. Nesmažo, nepēc kā. Jā, viņi ir ļoti squishy. Tā kā mīkla. Garšo pēc zaļās tējas. Not a fan. Tekstūra ļoti jocīga. Tagad, kurš ASMR cilvēkiem? Ok, paldies! Ierakstiet vispār komentāros, ja kāds no jums ir bijis Āzijā, izmēģinājis kāds no šiem produktiem un zina, ko mēs darām nepareizi, vai arī, ka mēs ēdam pilnīgi kaut kādu sūdu, ko pārdod šeit Berlīnē, un īstenībā tas nav no Āzijas. Varbūt vēl viena Fanta, kas No Fanta. Livumi, viņu sauc Livumi, otrā pusē Fanta rakstīts ar aviņu garšu, ne ar zemeņu garšu. Ar zemeņu garšu. Fanta ar zemeņu garšu. Smažo pēc zemenēm. Kaut kam līdzīgs? Garšo pēc mārbeļu konfektēm. Jā. Man patīk, man vēl joprojām šīs Fantas garšo labāk nekā parastā Fanta. Nākamais produkts. Šie divi mazie pipsiki. Tie ir Fortune cookies. Mans cepums jau ir salūzis. Fortune ir rakstīts vācu valodā, bet arī angļu valodā. Cepums pats par sevi garšo pēc vafeles. Un man nepatīk. Bet, hei, mums ir Fortune. With your fine sense of humor, you are able to enjoy your life. Wie man sieht Appetit, so schlaft man auch. Par šiem esmu excited un arī nedaudz. Es vispār neesmu excited. Nezinu. Šis tā kā beef jerky, not really, bet kā nē. Kaut kādu coatingu. Es nezinu, ir divas dažādas lietas. Te nav nekas angļu valodā rakstīts, bet viena ir zila, viena ir sarkana. Bail, ka viņi jēli. Pasties, kāds, viņš to nepazēsit, bet... Man liekas, viņi ir jēli. Oh my god, man ir ļoti asa. Es nezinu, kas ir tā, pat nav gaļa. Tā nav gaļa, bet tas ir kaut kas ļoti asa. Baigi piparotā. Garšo pēc. Man nepatīk. Skaņi garšo. Ok, pa virsmu uzdarsim kaut ko ļoti pretīgu. Dzēriens ar rožu piegaršu un bazilika sēklām. Viņš smažo pēc omīšu smaržām vai arī kaut kādām ziepēm. Pēc rozēm? Jā, pēc rožu ziepēm vai kaut kādām tādām lietām. Es nezinu, vai šis ir dzerams vispār. Bet nekādi, fuj. Viņš arī garšo pēc ziepēm. Pēc ziepēm, reāli pēc ziepēm. Viņš arī garšo pēc ziepēm. Ja jums patīk ziepes, šis dzēriens varētu būt jums. Ok, kaut kas ļoti pretīgs. Mums ir čipši ar garneļu garšu. Kas jums ir ar tām pakām? Fuj, oh my god, no way. Smirt pēc zivju paviljona. Jā. Zivju paviljons čipsī. Wow, nav tik traki nemazā. Es biju gaidījis kaut ko reāli trakāk. Nu, minimāli. Šis labs ir man patīk. Zaļās tējas. Ok, mēs paķērām alu ar zaļās tējas garšu. Nezinu, īstenībā viņš ir alkohols. 5,5%. 4,5%. Iki biera yuzu. Garšo pēc... Zaļās tējas. Nē, pēc alus. Bet es nejūtu zaļo tēju vispār. Varbūt viņš nomierina. Garšo pēc vaisbīra. Nedaudz. Nav slikts aliņš, bet nekas īpašs. Droši vien very overpriced aliņš, ja tā paskatāmies.
Next produkto Helio Panda. Hello, Panda, Gil. Tā. Pam. Maziņi, Tie cepumiņi. parastā šokolādes. Tā ir domāta kā pandas galva. Pēc Nesquik. Pasmaržo. Mažo, jā, pēc Nesquik Kellogsiem. Wow. Diezgan labi cepumiņi. Ir ok. Ēst vai. Nākamais produkts - Pocky Sticks. Es esmu īstenībā redzējis šausmīgi daudz visādos Āzijas veikalos šitos Pocky Sticks, un tajā veikalā Pocky Sticks bija visādās garšās. Man liekas, mums tā ir paši tikai ar šokolādes garšu, ne? Es nezinu, kāpēc es paņēmu atkal ar zemeņu garšu. Smaržo labi. Oh my god, tas man atcīt atmiņā zemeņu šitos te bija tāds nevis rasāns, nevis tas tur, bet... Frutī kaut kāds... Kas bija pirms rasāna? Piena dzēriens ar zemeņu garšu vienkārši. Un šeit ir arī končas. Es domāju, ka tās sūkājumās končas. Guavā. Ar guavā chewy, nē, tāds ir chewy candy. Pēc iepakojuma atgādina vecās šokera končas. Au. Sāp zobi. Es ticu, ka šis būs kaut kas pretīgs. Big roll. Tie ir parastie sīvīdi. Seaweeds, grilētas seaweed rolls. Viens ir ar parasto garšu, classic seaweed garšu. Mums ir barbecue. Mums ir pārkaisīts ar barbecue sāli. Garšo pēc zivju paviljona. Garšo pēc zivīm. Ir man šitā pagašo. Pagājušo šito, tad šits garšos. No way, Jose. Ok, mums palicis pēdējais produkts, tie ir arī čipši. Kaut kas līdzīgs čipšiem. Es īstenībā nezinu, kas tas ir, bet tas ir kaut kas ass. Tie ir grilled corn sticks. Smaržo labi. Kāda viņi izskatās? Viņi izskatās pēc tādiem čītas čipšiem, kuri varbūt nav izdevušies. Wow! Tas tāds ēst. Jā. Saka nepaliks kā Ir ass. Es kaut ko sāku sajust. Ok, tas arī ir viss, ko mēs nopirkām šajā Āzijas veikalā. Īstenībā diezgan lēti, ņemot vērā, cik daudz te ir daudz saldumu un ēdienu. Par 11 eiro, man liekas, arī kaut kādā rimītī mēs iztērētu diezgan, ja sapirktos tik daudz tā kā latviešu vai eiropiešu saldums kaut kādu. Ok, paldies visiem, kas skatījās šo video. Tiekamies jau nākamreiz. Atā!